Šodien raidījumā par Eiroaptiekas rīkoto bezmaksas semināru cukura diabēta zāļu lietotājiem. Veselības centrā 4. jūnijas senioru mēnesis. Kā mazināt ādas niezi? Droši vien daudziem apmeklēt ārstu liedz naudas trūkumus, tāpēc Veselības centrs 4 jūnija ir pasludinājis par senioru mēnesi un aicina pensionārus izmantot ārstu pakalpojumus par ievērojami zemāku maksu. Jo cilvēks paliek vecāks, jo viņam faktiski palēninās visas spējas. Ja? Paliek sliktāk spējas sadzirdēt, ja? Viņš varbūt arī sāk sliktāk redzēt. Biežāk arī cilvēks sūdzās par pasliktinātu atmiņu, ka viņiem grūti kaut ko atcerēties. Parādās arī jaunas lietas, ja? Kas varbūt viņiem agrāk nebija nemaz dzīvē bijušas. Tāds tā kā locītavas sāpes, tāds tā kā muguras sāpes. Cilvēks sāk sūdzēties par locītavu plaukstu un ceļu locītavu deformācijām, par to, ka viņiem grūti paiet bez tām sāpēm. Ļoti reti, kuriem mēs nesastapsim paaugstināt asinsspiedienu, kaut kādas sirds problēmas. Dažiem arī parādās diezgan izteikts elpas trūkums, ja, jo viņi jau bez tā jau nevar tālu paiet un pastaigāt. Cilvēkiem, kuri jau faktiski sasnieguši savu mūžu otro pusi, viņiem vairāk ir aktuāls tāds diagnozes kā katarakta, kā glaukomas. Viņiem ir nepieciešams noteikti arī brilles, bet ļoti bieži mēs sastopamies ar to, ja, ka cilvēks sakarā ar pasliktināto redzi nonāk pie tā acu doktora, un tad pēkšņi uzzina, ka viņam varbūt ir cukura diabēts, ja, par kuru viņš agrāk nemaz tā kā nebija aizdomājis, ja, jo tā ir slimība, kura nav pēkšņa, ja, kura norisinās pakāpeniski, un cilvēki nemaz arī nesaista brīžiem tās lietas ar citu kaut kādu cēloni. Un ļoti bieži tieši acu doktors ir pirmais, ja, kas pamana šo te nopietnu diagnozi. Vecums nav diagnoze, un tiem cilvēkiem arī gribās dzīvot, ja, un tīpaši dzīvot kvalitatīvi. Un ja mēs varam kaut ko līdzēt viņiem, man liekas, ka tas būtu ļoti, ļoti pozitīvi. Jūnijā senioru mēneša ietvaros Veselības centrā 4 konsultēs arī kardiologi. Veselības centrā 4 ir ļoti laba aparatūra un ļoti labi speciālisti, kas ar aparatūras un savu zināšanu palīdzību var izvērtēt jūsu sirds asinsvadu sistēmas riskus. Ļoti būtiski tas ir ejot uz lielajām operācijām, tā skaitā arī nekardiāla rakstura operācijām, kā gūžas locītava venda protezēšana, ceļa locītava venda protezēšana, ginekoloģiskajām operācijām, žultspūšļu operācijām, kā arī vēnu operācijām. Jo bieži vien liekas, ka mums uz apakšstilbiem ir pietūkušas vēnas, pietūkušas kājas, un tas viss ir vēnu problēmu dēļ, bet tad, kad flebologi atsūta pie kardiologa, tad šīs funkcijas pārņemam mēs, jo tās pietūkušās kājas un šūlas uz kājām veidojas no sirds nepietiekamības dēļ, kur it kā mēs ikdienā nemaz to kaut kā nepamanām. Un ir gadījumi, kad atliekās vēnu operācijas, izārstējot sirdi, mums pazūd arī tūskas un šūlas uz kājām. Ir gadījumi, kad plīst hordas, kurās ir piestiprināts mitrālais vārstulītis. Un šādu hordu plīsuma rezultātā var parādīties gan asas sāpes krūtīs, gan elpas trūkumi, gan arī pārsitieni un ritma traucējumi. Nevajadzētu palaist garām šādu iespēju un pa zemākām naudiņām atnākt un paskatīties tās savas sirsniņas, izvērtēt visus riskus un vajadzības gadījumā arī pakoriģēt terapiju. Veselības centrā 4 jūnijā ausu ārsta, acu ārsta, kardiologu un reumatologu konsultācija būs tikai par 10 latiem. Reumatoīdā faktoru noteikšana, ultrasonogrāfija plaukstām, rentgens plaukstām un ceļiem ar 12% atlaidi.
visu speciālistu konsultācijām 30% atlaide, visām operācijām 20% atlaide un vērienīgas atlaides fleboloģiskajām operācijām. Sīkāka informācija www.edk.lv vai www.vc4.lv.